mēs atgriežamies inovācijas sviestā, intervijās ar inovācijas stenda dalībniekiem. Man šeit ir Edgars Baranovičs no laboratorijas Auctoritas. Es gandrīz pateicu pārtikas higienas laboratorijas, bet es saprotu, ka jums šai ziņā būs ko teikt, jo tā vairs nav. Tā bija pirms 20 gadiem. Līdz ar to, Edgar, lūdzu pastāstiet, ar ko jūs nodarbojaties un ar ko jūs plānojat nodarboties? Jā, taisnība. Agrāk mēs bijām garākā nosaukumā, jo tas pats pirmsākums, kas bija, mēs vēlējāmies sniegt savus pakalpojumus tieši pārtikas ražotājiem, ar pārtikas saistītiem uzņēmumiem. Bet laika gaitā attīstoties, mēs sapratām, ka nāk arvien jauns pieprasījums no citu jomu klientiem. Un tā mēs lēnām esam attīstījušies. Mēs pārbaudām un testējam arī šobrīd dažādus kosmētiskos līdzekļus, dzīvnieku barību, farmaceitiskos produktus, vides paraugus, notekūdeņus. Tā kā tā darbība mums par šiem gadiem ir izveidojusies diezgan plaša. Un tādēļ mēs arī nosaukumā sevi nedaudz sašaurinājām. Nosaukumā tikai sašaurinājām, darbībā paplašinājām. Tagad mēs vienkārši esam laboratorija Auctoritas. Nu, lūk, un ja jūs sakāt, ka jūs paplašinājāties uz šo te kosmētikas virzienu, kas tad ir tas, kas tur tajā kosmētikā var atrasties, kas var būt tik kaitīgs? Mēs jau viņu taču neēdam, nu, tur jau, vai tad es nezinu, tāpat jau viss ir kaitīgs. Ko tad tur var atrast tādu? Redziet, tā lieta ir interesanta, ka tam dzīvam organismam, kā mikroorganismam, viņam patīk dažādas vides. Ja varētu sākumā mums šķist, ka pārtika mums ir saprotami, ja mēs patērējam, tad tur ir barības vielas, kas varētu garšot arī citiem organismiem. Tā tas arī ir. Bet izrādās arī kosmētiskie līdzekļi garšo mikroorganismiem, ja tie kosmētiskie līdzekļi nav konservēti, ja ir daudz dažādu dabīgu sastāvdaļu, tas viss ir patērējams dzīvajai dabai, un tas arī ir jānovērtē. Kāpēc kosmētika ir tik svarīgi pārbaudīt, jo tas ir tas, ko mēs liekam uz ādas, uz sejas, uz ķermeņa, ja? Un kosmētika var saturēt kaitīgas organismus, kas var izraisīt dažādas nepatīkamas saslimšanas. Un otra svarīga lieta, ka kosmētiskā līdzekļa derīguma termiņa laikā ir svarīgi noturēt stabilitāti un šo te konservēšanas sistēmu, kas ir pievienota kosmētikai, lai viņi darbotos efektīvi. Jo mēs jau mājās lietojam, mēs atveram krēma, buņģiņu, ar rokām ņemam šo te līdzekli, liekam sev virsū, līdz ar to mēs darbojoties it kā paši piesārņojam. Tātad tai vidē ir jābūt pietiekami noturīgai, lai kosmētiskais līdzeklis būtu drošs lietošanas laikā. Skaidrs. Man šeit ir jautājums no kāda tiešsaistes klausītāja. Nu, viens ir, ar ko jūs esat unikāli attiecībā pret citām laboratorijām? Labs jautājums. Mums jau pašiem liekas, mēs esam visforšākie. Tā arī sakiet, mums ir visforšākie darbinieki. Man ir visforšākie kolēģi, par to es varu tikai 100% apgalvot, jo bez tādas komandas, kāda ir šobrīd izveidojusies, mēs nebūtu tādi, kādi mēs esam šodien. Otrs, mēs cenšamies būt ļoti atvērti, lai nav tā sajūta, ka tu atnāc uz laboratoriju kā uz kaut kādu tādu tomēr nedaudz distancētu iestādi, kur tu nodod kaut kādas lietas, tur veic svarīgas analīzes, ja, un tas arī ir viss. Mēs esam nepārtraukti kontaktā ar klientu, radot dažādus risinājumus, runājot par tēmām, diskutējot. Mēs nevienmēr varam atbildēt uz visiem jautājumiem. Tas nav iespējams, bet tādēļ mums ir sadarbības partneri, ir cilvēki, pie kā griezties. Mēs varam palīdzēt noorientēt un tā kopā rast to risinājumu. Tad es teiktu, ka tas varbūt tas unikālais ir tā draudzīgā personīgā attieksme, ko varbūt bieži negadās sajust. Jā, mēs tiešām esam orientēti uz klientu un viņam tiešām palīdzēt. Skaidrs. Un cik ilgā laikā klients var saņemt analīžu rezultātus? Nu, nezinu, tur ūdenim, pārtikai vai tas kaut kā atšķirās? Tas varijē no dienas līdz 10-15 dienām ilgākais atkarībā no tā, kas tiek testēts. Te tāds jautājums no skatītājiem, kas tas pa zaļo cilvēciņu jums tur jau otro dienu stāv? Tas ir, mēs paplašinamies un mums šogad komandā ir jauns kolēģis. Pašlaik gan viņam īsti... Ārpus zemes? Nē, tepat vietējais. Mēs viņu saucam par baktēriju vīru.
Bet es domāju, ka viņš iestrādāsies, pārbaudas laiku izturēs, un tad viņam arī tiks dots vārds. Bet viņš mums tagad ir šogad galvenais atbalsts. Fantastisks atbalsts. Sakiet, vai jums ir arī ārvalstu klienti? Jā, mēs esam izvērtuši jau savu darbību arī Baltijas valstīs, Igaunijā, Lietuvā. Ārvalstu klienti mums ir Vācijā, no Vācijas, Ukrainas, nedaudz no Somijas, tā kā ir šī darbība arī ārpus Latvijas. Cik jums ir liels kolektīvs? Jūs praktikantus arī kādus ņemat, ja nu jaunieši atnākuši šeit uz izstādi un meklē savu potenciālo darba vietu? Jā. Pamats štats mums mēs esam 15 cilvēki. Nepārtraukti ir praktikanti visu cauru gadu. Mēs jau kādus gadus 3 aktīvi darbojamies ar turismu un radošās industrijas tehnikumu, kur gatavo kvalitātes kontrolierus, un viņiem ir nepieciešams prakses vietas, un viņi regulāri ir mūsu praktikanti. Un gribu teikt, ka jā, noteikti pie mums praksē vajag nākt, jo viena lieta viņi iegūst šīs te praktiskās iemaņas, bet otra iespēja ir iegūt tiešām reālu darbu. Jo mums ir 2 kolēģis, kuras šādā veidā ir iegūši arī pastāvīgi darbu pie mums un joprojām strādā. Lieliski dzirdējāt visi, šeit ir darbs. Bet man vēl tāds jautājums. Ja nu cilvēks atnāk uz izstādi, kur viņš jūs var atrast? Stends I22. Skaidrs. Un vēl tāda lieta, ja nu cilvēki, teiksim, nav pārāk, teiksim, kas būtu jūsu ieteikums vidusmēra cilvēkam, kā savas nozares speciālistam, ko vajadzētu darīt, ko nevajadzētu darīt? Nu, tur mazgāt rokas vai kā, nu, teiksim, es saprotu, jūs varat laboratoriski pārbaudīt šo, to vēl kaut ko, bet kā jūs pats sevi varat pasargāt, lai jums būtu pēc iespējas, mazāk? Nu, pirmkārt, tas, ko teicāt, protams, ir personīgā higiēna. Vienmēr, visur ir svarīgi. Ja tu atnāc mājās, nomazgā rokas, tu ir sajūta, ka tu esi atnācis mājās. Un tieši tāpatās ar rokām pirmā pārnes, un otrs ir droši vien, kad skatīties līdzi, ko mēs patērējam, ko mēs ēdam. Mums ir maņas dotas, mums ir redze, mums ir oža, un tikai tad mēs pagaršojam. Esiet modri, izmantojiet visas savas maņas. Tā, šeit ir jautājums krievu valodā no Lietuvas. Man ir firma Lietuvā, un vai jūs Lietuvas firmas arī apkalpojat, un kā es jums varu piegādāt paraugus vai produktus uz testēšanu? Jā, tās piegādes veidi ir dažādi. Mēs strādājam Lietuvā. Mums ir cilvēki, kuri brauc un profesionāli ņem šos paraugus, transportē uz laboratoriju. Viens veids ir pieslēgties šai transportēšanas ķēdei. Otrs veids ir atsūtīt ar jebkuru kurjeru dienestu, ar tiem pašiem pakomātiem. Mēs arī saņemam arī šādas paraugus, tā kā tās piegādes iespējas ir dažādas. Vai arī pašiem pie mums var augt ciemos. Jā, jautājums, varbūt jūs varat precizēt angļu valodā vēlreiz šo atbildi, ja nu kāds vēl nedzirdēja vai nesaprata šo atbildi. So you have different possibilities to bring us the samples for the testing. You can drive to us personally, you can use dispatch services, or we have a personal colleagues who do transportation on whole Baltics. Lieliski, un ja jūs esat izstādē, nāciet un apmeklējiet Autoritas, kurā stendā? I22, un jūs jau pa gabalu pamanīsiet mūsu zaļo kolēģi, nesajauksiet. Paldies!